Tā, šī prezentācija mana. Esmu Andrejs, kas man nepazīst, Konstantinovs. Daži pazīst, es kādreiz strādāju CERTā, piedalījos kaut kādās arī konferencēs vietējās, vadīju seminārus un tā tālāk. Tagad vairs nestrādāju CERTā jau pāris gadus. Tagad dzīvoju arī Nīderlandē, tā kā principā braucu uz Latviju tikai piedalītos šajos pasākumos. Kas vēl? Tas viss par mani. Tagad par prezentāciju. Prezentācijā, tie skaitļi, viņi ir nedaudz maldīgi. Bagu tagad bug bounty ir 11, bet viņi nav aizvērti. Naudas, kas ir pārskaitīta, ir 32K, bet sākšu ar projektu. Doma bija tā. Es nenodarbojos ar bug bounty profesionāli. Es esmu AppSec konsultants, un man principā pietiek ar manu darbu pilnībā. Bet tā kā bija jauna tēma prezentācija, bija doma pamēģināt nopelnīt ar bug bounty, pamēģināt uztaisīt to profesionāli, apstīties, vai to varētu teorētiski pelnīt, un vai uz to varētu paļauties. Vai var uztaisīt tā, ka tas nav veiksme, tā nav tīra veiksme, bet tas ir veiksmīga procesa tā kā rezultāts. Tas ir tuvu tam, ar ko es nodarbojos profesionāli. Es nodarbojos ar AppSec diezgan dziļi, pētu visādas aplikācijas, meklēju visādas bugus, principā taisu arī pentests un tā tālāk, bet pārsvarā ar pieeju source codam. Tā kā zinu, kā reāli softi tiek rakstīti un tā tālāk. Bug bounty kontekstā pārsvarā source codes nav pieejams, bet, protams, ir visādi izņēmumi. Bet bieži vien tas source codes vienalga ir pieejams kaut kādā netiešā formātā, JavaScript un tā tālāk. Tur nav tik sarežģīti to dekodēt. Un atkal, protams, manas zināšanas, ka es vispār zinu, kā citi līdzīgi softi ir uzrakstīti un kāds viņiem ir vājās vietas, tas noteikti palīdz arī bug bounty kontekstā. Tāpēc mana pieredze nav tāda, kur varētu vienkārši pielietot citu. Tāpēc es mēģināšu pārāk daudz nefokusēties uz manu, tā kā veiksmes stāstu, bet vairāk uz to, kādi lessons learned varētu būt arī citiem. Starp citu, es tagad pamanīju, ka man visa prezentācija ir angļu valodā. Es viņu rakstīju angļu valodā, jo man tā ir vienkāršāk un aizmirst iztulkot. Sorry par slaidiem. Tad viss projekts principā bija 1 mēneša garš. Es sāku viņu jūnijā, bet jūlijā man bija vacation. Tāpēc puse no visas sarakstīšanās viņi pagaidām apstājusies, un līdz ar to daži no tiem reportiem viņi nav vienkārši aizgājuši līdz galam. Bet jā, tagad, man liekas, bankā ir 32 000. Aiziet. Tad sākšu ar konkrēto case study, tas, ko es konkrēti uztaisīju, un tad es mēģināšu pastāstīt, kā vairāk generalizēt un pastāstīt, kāda bija doma un kāds bija process un ko es iesaku darīt citiem cilvēkiem. Manuprāt, varbūt konkrētā ievainojuma bija sarežģīta, varbūt vienkārši man grūti pateikt, bet doma un tā doma gaita ir kaut kas tāds, ko es ieteiktu patiesībā visiem. Lai gan noteikti šis nav vienīgais veids, kā vispār nodarboties ar bug bounty. Tātad es pētīju kriptovallets, un tās ir aplikācijas, mobilās aplikācijas, extensioni, tas strādā iekš browsera, desktop aplikācijas, visu kopā, kas nodrošina kriptovalūtas glabāšanu. Ja nu nezinu, kā strādā kriptomaciņi un kriptovalūtas. Kriptovalūtas patiesībā viss, kas tiek glabāts blockchainā, tā kā jūs to patiešām nehakojat naudu, bet pašā maciņā tiek glabāta jūsu privāta atslēga. Tehniski privāta atslēga varētu uzminēt, tas ir vienkārši skaitlis, bet tas ir ļoti liels skaitlis. Tas ir daudz iespējamu skaitļu. Tas ir tas, tāpēc viņi nevar uzminēt. Bet viņi var mēģināt kaut kādos citos veidos tomēr nozagt. Šajā gadījumā tas, ko es esmu pētījis, autorizācijas apiešana, tas nozīmē, ka es to skaitli, tātad jūs to kripto privāto atslēgu, es viņu nenozogu patiešām, bet es mēģinu jūs pārliecināt, lai jūs pārskaitat naudu man, un jums, protams, tā pieeja ir, jo jūs esat maciņa īpašnieks. Kas vispār ir tā visa ekosistēma, jo es domāju, daudz cilvēku varbūt ar to nav nodarbojušies. Web3 un dApps un kriptovalodas, kā tas viss savā starpā tā kā nāk. Web3, ja nu ir dzirdēts, tas ir domās tas decentralizētais internets. Es neglabāju kriptovalūtu, manuprāt, tas viss ir muļķības, bet par to labi maksā, un man daudz klienti no tā ir nākuši, un bug bounty arī atkal nākuši, tāpēc man patīk. Bet jā, es neesmu lietoties. Bet Web3 tātad ir tas doma, ka tas vajadzētu būt tā kā nākamajam solim internetā. Tad Web2 tas ir tas internets, ko mēs pazīstam pārsvarā, tad ir REST, GraphQL, WebSockets, vispārējais HTTP principā.
Bet Web3 vajadzētu būt tā kā nākamajam solim. Vajadzētu būt doma ir tāda, ka jums nav vajadzīgs serveris, un jūs varat decentralizēti darboties ar aplikācijām. DApp, tas ir tas, kam vajadzētu aizvietot tā kā mājaslapu Web2 kontekstā, Web3 vidē. Tātad tā ir kaut kāda aplikācija, kura ir decentralizēta. Faktiski viņiem vienalga ir serveris, bet tā kā doma ir tāda, ka varētu arī nebūt. Un doma ir tāda, ka lietotājs var ar viņu interaktēt patiešo, izmantojot kripto maciņu. Tātad kripto maciņš ir tas, kas stāv starp Web3, tā kā Web3 to visu ekosistēmu un konkrēto aplikāciju un lietotāju. Un tas ir tas, kas man patīk šajā visā. Tātad kā notiek integrācija ar konkrētām decentralizētajām aplikācijām? Process ir tāds. Lietotājiem tad ir šī aplikācija. Aplikācija tipiski viņi tiek hostēti uz parastas mājaslapas. Atkal teorētiski viņi varētu arī nebūt tur hostēti, bet faktiski visas tiek hostētas vienkārši uz vienkāršu domēnu. Līdz ar to visas ievainojumus, par kurām jūs varētu redzēt jebkur, Web2 normāls ievainojums, visas tur apply. Tālāk, jūs aiziet uz mājaslapu, tajā mājaslapā jums ir iespēja piesaistīt savu kripto walletu. Ja tad vienkārši nospiež spogu, tur paskaties. Un tagad jums ir saikne, tātad backgroundā notiek saikne starp jūsu maciņu, kas atkal varētu būt aplikācija, desktop aplikācija vai extensions iekš pārlūka. Viņiem ir saikne. Backgroundā viņi parasti atver WebSocket konekciju, un ar to WebSocket konekciju viņi saņem divpusēju komunikāciju. Tas nozīmē, gan maciņš var kaut ko sūtīt serveru, gan arī servers var sūtīt kaut ko uz maciņu. Un tur ir vairāki protokoli, kā tieši tas notiek, bet es negribu fokusēties uz protokoliem. Svarīgais ir tas, ka serveris tagad var inicijēt pieprasījumu. Un atkal pārsvarā tas ir saistīts ar kaut kādu lietotāju darbību. Jūs aiziet uz mājaslapu, mēģināt kaut ko pārdot, nopirkt, tāpēc, ka pārsvarā tā ir kriptovalūtas pirkšana, un NFT pirkšana, un tokenu pirkšana un tā tālāk. Pārdošana, un visi grib kļūt ļoti bagāti, ļoti ātri. Bet tehniski varētu būt spēles vai kas cits, vai ne? Un varētu būt arī tā, ka tas vispār, jūs lietotājs šobrīd neko nedara mājaslapā, vispār nodarbojas kaut ko citu, bet mājaslapa izdomā nosūtīt kaut kādu pieprasījumu, iztaisīt kaut kādu action lietotāju, izmantojot lietotāju maciņu. Un tad maciņā parādīsies push notifications, pop-ups, un lietotājiem būs iespēja viņu approve, disapprove. Un ja viņš taisa approve, tad kaut kādas darbības notiek, izmantojot privātu atslēgu. Un kā es teicu iepriekš, man interesē privātā atslēga, un es netaisos viņu zakt. Tas jau būtu, pārsvarā nozagt viņu nevar, lai gan droši vien ir kaut kāda izņēmuma. Bet man interesē, vai es varu apmuļcot lietotāju, lai lietotājs tagad nezinot, apstiprina kaut kādas darbības, kas man ir noderīgs, un lietotājs to nesaprot, ko viņš ir izdarījis. Tā. Okay, praksē, kāds notiek? Šis ir MetaMask, viens no populārākajiem kriptovalūtiem. Strādā gan kā extensions, gan kā mobilā aplikācija. Un šis ir kā tas varētu izskatīties. No servera tad jūs jau būsiet uz to laiku jau pieslēgušies pie mobilās, pie DApp, pie aplikācijas, un aplikācija jums nosūta pieprasījumu. Un pieprasījumā, teiksim, šajā gadījumā šis ir pieprasījums, kas paraksta message, paraksta datus. Un lietotājiem vajadzētu redzēt datus, kas tiek parakstīti, loģiski, vai ne? Jo atkarībā no tā, kas tie ir pa datiem, tas fakts, ka lietotājs viņu ir parakstījis, tagad varētu kaut kādas darbības veikt uz blockchain. Kas tieši atkarīgs no konkrētās sistēmas, bet augstā līmenī vajadzētu būt skaidrs, ka lietotājiem vajadzētu redzēt, kas tur notiek. Šeit jūs varat redzēt apakšā, ne? Un kas notiek tad, kad lietotājs nospiež to pogu sign, tad saka, ka jā, es gribu to darīt. Serveris labajā pusē, apakšā tur output. Nav svarīgi, es saprotu, ka jūs neredzat tur skaitļus, bet tur ir kaut kāds skaitļu virkne. Un tas ir tas paraksts. Un tagad, ja jūs vēlēsieties šīs operācijas veikt uz blockchain, tad blockchain, ja jūs zināt, tā sistēma ir decentralizēta. Tur nav autorizācijas, autentifikācijas. Jebkurš var pieslēgties un veikt jebkuras darbības ar blockchain. Vai ne? Tas nozīmē, ka ja man tagad ir paraksts, tad ko lietotājs ir izdarījis, es varu viņu padot kādai citai aplikācijai, vai nu uz blockchain, vai no ārpus blockchain, jo ar to parakstu, tas paraksts ir tā kā fizisks paraksts, vai ne? Bet viņš ir tā kā atrauts no realitātes, kas viņu izmanto un kādam nolūkam. Okay? Es tālāk neiešu super mega tehniskās detaļas, bet ja šis nav skaists, tad pamēģiniet pajautāt, vai kādam šis nav skaidrs.
vai vismaz nav skaidrs, ko es mēģinu panākt. Šajā gadījumā vēl nav uzbrukumu, starp citu, ja? Šis ir normāls gadījums. Šķiet, ka viss ir saprotami. Okay. Nav sarežģīti, šķiet, ka nav sarežģīti. Bet tad es padomāju, ko es varu darīt? Kā es varētu vispār uzbrukt šai sistēmai, atkal neiedziļinot tās detaļās augstajā līmenī. Un doma ir tāda, tad, kad jūs sasaistaties ar aplikāciju, tur jau viss ir super mega nedroši. Tur nav nekādas autentifikācijas, autorizācijas, tāpēc, ka doma ir, ka tā nav problēma, tā nav Web3 problēma. Kas ir smieklīgi, tāpēc, ka tas ir Web3, vai ne? Tad kura tā problēma tā ir? Bet sanāk tā, ka, teiksim, jūs varat aiziet uz mājaslapu un, teiksim, Uniswap. Tas ir viens no ļoti populāriem servisiem, kas tiek izmantots kriptovalūtās, lai tur mainītu vienu tokenu pret citu tokenu. Jūs aiziet uz Uniswap strādā, tā ir decentralizēta aplikācija, bet viņi strādā uz parasta domēna, uniswap.com šķiet. Jūs aiziet uz to domēnu, ja tā domēna vietā jūs esat aizgājuši uz citu domēnu. Kas notiek? Nu, nekas tā kā mēs runājam par phishingu. Jūs esat aizgājuši uz citu domēnu, bet jums šķiet, ka tā ir īsta mājaslapa. Vai jūs paši kļūdījāties, Google tur atnācāt vai nu kas. Līdz ar to jūs varat būt uz nepareizi domēna. Jūs mēģināsiet ar viņu pēroties, kā jums šķiet. Tajā momentā jums aplikācija pateiks, tas nav īstais Uniswap. Nepateiks. Vajadzētu būt, ka pasaka. Nav tā, ka tu domēns var atpastot. Nē. Vēl interesantāk. Tehniski mēs varam iedziļināties, ka varam uztaisīt atsevišķu sesiju par kripto, un es varētu pastāstīt vairāk, kā strādā, bet es nezinu, cik tas ir interesanti cilvēkiem. Bet tehniski lielā daļa šo protokolu, kas ir Web3 protokolu, viņi strādā ar WebSocket, kā es teicu. Un WebSocket nav serveri inicializēts, viņš ir klienta inicializēts, kas nozīmē, jūs aiziet uz mājaslapu, no jūsu mājaslapas patiešo tiek atvērts WebSockets ar JavaScript uz kaut kādu serveri. Un tas ir starpnieks serveris, kas nodrošina push notification. Kas nozīmē, ka ja jūs esat aizgājuši uz citu domēnu, kā tas starpnieks serveris var zināt, ka jūs slēdzaties no pareizas domēna vai no nepareizas domēna? Tehniski tur ir daži headeri, kuri var tikt izmantot un tā tālāk. Bet ja es esmu uzbrucējs, tad es varu tā vietā, lai jūs, jo doma ir tāda, ka jūs varat vaļā WebSocket konekciju no jūsu pārloka. Bet es varu uztaisīt savu serveri, tā kā Evil Nginx, ja ir zināms, ja? Kas strādā serveru pusē, kas arī var WebSocket konekciju uz to saimnieku serveri, vai ne? Un jums parāda bildīt vienkārši, bet jums reāli brauzī nekādas konekcijas netiek virtas. Jūs tikai redzat rezultātu. Un tajā gadījumā es varu uz serveri, uz to saimnieku serveri sūtīt jebkurus headers, tāpēc, ka tagad tas nav, es vienkārši sūtu jebkuru headers, kurus es gribu. Kas nozīmē, ka tas pirmais solis, viņš jau nav drošs. Bet mēs nefokusējamies uz pirmo soli, jo viņš ir autoskop, diemžēl. Jo viņu nenodrošina konkrētās aplikācijas, kuras maksā bug bounty. Viņu vajadzētu nodrošināt atsevišķām protokolu aplikācijām, un viņas maksā super smieklīgus bug bounty un saka, ka viņi negarantē drošību un tā tālāk. Tā kā pirmo soli vienkārši aizmirstam, bet faktiski jūs varat aiziet uz jebkuru mājaslapu, un viņi var izlikties par jebkuru citu Web3 mājaslapu, un tas tā kā ir jūsu vaina. Bet, un atkal, mēs tā kā aizmirstam par to pirmo soli, bet mēs atceramies, ka tas, ka Web3 aplikācija parāda, ka viņa nāk no kaut kāda Uniswap domēna, nenozīmē, ka patiesībā viņa nāk no Uniswap domēna. Okay? Tas ir svarīgi, jo tas ir daļa no threat modeļa. Tālāk. Ja lietotājs ir aizgājis uz šo mājaslapu, ir sasaistījis ar volūtu, viņš saņem kaut kādu pieprasījumu, tā kā mēs redzējām iepriekš. Svarīgi ir tas, ka viņš redz reālo pieprasījumu, kas arī tiek parakstīts. Doma ir, vai varētu panākt tā, kad viņš redz vienu pieprasījumu, bet kad viņš nospiež pogu, tad tiek parakstīts kaut kāds cits pieprasījums. Skaidra doma? Ja? Okay. Šis ir tīri hipotētiski šajā gadījumā. Ja? Tālāk mēs sākam to pētīt un mēģinam pierādīt, ka tas ir iespējams, nav piesaistīts, ir vai nav iespējams vispār. Okay. Un šeit ir tehniskais, tā kā atkal tehniska hipotēze šajā gadījumā, jo šis nāk vienkārši no analīzes, protokola analīzes. Kā izskatās tehniski protokola analīze? Un atkal neiedzināšos super mega dziļi, jo prezentācija nav īsti par to, bet tas ir JSON objects, kas tiek sūtīts. Un JSON objects, tad viņš atnāk uz aplikāciju, tad kripto macīši saņem šo JSON objektu. Viņš tiek izmantots gan, lai parādītu kontentu lietotājiem, gan, lai parakstītu. Vai tas šķiet, ka to var uzlauzt? Tas ir eksploatējums. Un tā kā sākotnēji man vismaz šķiet, ka nē. Tāpēc, ka interesanti ir tad, kad ir divi dažādi informācijas avoti, vai ne? Jo tad tā ir doma, es vienu avotu tā kā došu to, kas parādās lietotājiem, bet otru avotu došu to, kas tiek izmantots parakstīšanā. Tā kā sākotnēji šķiet, ka nē, vispār nav iespējams. Bet tad,
ja apskatāmies RFC, nevis RFC, bet tas ir Ethereum veids, tā kā tur ir EIP, bet basically tā kā RFC priekš kriptovalūtas. Tad tur aprakstā apstīsimies, kā tiek skaidļota atslēga. Izrādās, ka es tā kā atļaušos šeit paiet. Atkal nezinu, cik daudz jūs te redzat, bet JSON avotā ir dažas daļas. Šī daļa ir message. Tas ir tas parāda to, kas tā kā tiek parakstīts. Šķiet, vai ne? Tā kā tie dati. Un iepriekšējā screenshotā tur būs rādīt, tas ir arī tas, kas tiek parādīts lietotājiem. Tā kā šķiet, ka ok, šis ir tas, ko vajadzētu parādīt lietotājiem, šis ir tas, ko vajadzētu parakstīt. Bet tad ir vēl kaut kādas citas lietas. Un tur ir šī daļa, payload, kur tiek definēti tipi. Un tipi, tur nozīmē, ka, teiksim, vēlreiz parādīšu piepriekšējā. Teiksim, šajā gadījumā tur tiek parādīts string test, string key, test value, vai ne? Šajā gadījumā message pusē arī ir string test. Sakal, sorry, varbūt pa mazu nevar redzēt, bet principā tas pats šķiet, ka ir tas pats, vai ne, JSONā. Bet tad vēl ir payload, kur jādefinē, ka ir tāds key, kas ir, name ir string un type ir string. Tālāk. Kas nozīmē, kāpēc vispār šī daļa ir vajadzīga payload? Doma ir, ka šis ir JSON, un pirmā daļa, tas, kas ir message, tas ir object, kas nozīmē, ka viņam nav kārtības. Ja, jo JSONam key jābūt unikālam, bet kārtība nav svarīga, tas ir vienkārši objekts. Bet payloads ir array, kas nozīmē, ka tur var parādīt, kādā kārtībā jāsaliek tie dati, kas tiek parakstīti, pirms viņi tiek parakstīti. Jo, ja jūs paņemsiet ABC un parakstīsiet, vai BAC, kriptogrāfiskā signatūra būs dažāda. Tā ir tā doma, ok? Bet ko tas nozīmē man? Tas nozīmē, ka, ja es aizdomātos kā izstrādātais, kā es to, ja es gribētu uztaisīt interfeisu, kur es vienkārši parādu lietotājiem to, ko viņš paraksta. Kā es domāju, kas būtu tas vienkāršākais veids, kā to izdarīt? Es domāju, ka atbild tie, kas redz, kas tur ir. Yeah? Jā, pareizi. Visvienkāršākais veids šo parādīt lietotājiem ir paņemt šo daļu un parādīt viņu lietotājiem kaut kādā veidā. Vai ne? Saprotam domu? Bet šo daļu, kur ir tā kā arī saistīta ar šo daļu, viņi parāda, kādā secībā kaut kas jārāda. To validāciju, par to vēl jāpadomā, ka viņi vispār jātaisa validācija, serializācija, kāda var būt corner case un vai tālāk. Skaidrs? Vismaz tie, kas ir developeri, tie sapratīs, ka jā, šitais 1:1 atbilst tam, kas ir tā kā screenshotā, vismaz tā kā good pass, ja? Tad, kad jūs nedomājat par ievainojumībām. Tā kā liela daļa izstrādāja vienkārši paņem šito tēmu un parādīs. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo es pieminēju kārtību. Vai kāds var iedomāties citus corner cases? Kādā veidā varētu būt ievainojumība dēļ tā, ka šī daļa nav tas, ko izstrādātāji bija domājuši? Nē, payloads, šeit ir dati, un payloads ir tā kā schēma. Jā. Tā kā datu tur nav. Un atkal, galvenā doma no standarta viedokļa ir definēt kārtību, kādā kārtībā jāserializē dati, pirms viņi tiek šifrēti. Nešifrēti, parakstīti. Ok, idejas? Idejas nav laika arī, tāpēc iesim tālāk. Nekrizošības, bet doma ir, ok, vajadzētu pateikt, kā es teicu, teiksim, iedodam datus ABC un pēc tam pasakam, ka ok, un tagad šos datus pirms viņus paraksti, paņem secībā, piemēram, BAC. Kas būs, ja es paprasīšu ielikt viņus secībā BA? Ja? Tā kā šitam payload vienkārši kaut kas var nebūt definēts vispār. Okay? Ir vairākas kādas domas, kā šis varētu būt eksploatējams? Ja tu saki validācija, pēc tam jādomā, kas tiek darīts payloadā, tad vienkārši ir parādīts tikai message, un tev validācija nekas nav jāvaldē, kas nav. Nē. Validācija, ja validācija vispār nenotiek, ja, tad nebūs arī paraksts. Tas ir tas interesantais aspekts šeit. Ja? Anyway, šajā gadījumā es vienkārši domāju, man ir tāda hipotēze, ja, ka šitam ir kaut kas, viņš neizskatās tīri labi, ir potenciāls kaut kāds veids, kā iešaut savu kājā, vai ne? No izstrādājot perspektīvas. Iedziļinoties tālāk, kāpēc šis vispār varētu būt, kāpēc varētu būt tā, ka šito paņem, nevalidē, parāda lietotājiem, bet tad, kad raksti parakstu, ja paraksts nebūs pareizi iztaisīts, viņš vienkārši nestrādās, vai ne? Es jau nedabūšu neko, ja paraksts vienkārši nebūs kārtīgs. Tad kādā veidā, un šitam tad ir jātaisa tā validācija pareizi. Kā sanāk, ka šeit viņi netaisa validāciju, šeit viņi taisa validāciju? Tāpēc, ka viņi izmanto gatavu kodu. Tāpēc, ka lai šo parakstītu, neviens neraksta to no nulles. Viņi paņem bibliotēku no GitHub. Un bibliotēka no GitHub taisa validāciju.
Bet viņi neparāda, tā biblioteka nav domāta, lai sanitizētu JSON, un tad viņi parādītu lietotājiem. Viņi domāta vienkārši, lai iztaisītu, bāzoties uz šo JSON, dabūtu un atslēgu, dabūtu parakstu. Tas tiek notaisīts ar biblioteku, kas ir labi uzrakstīta, validēta un dara visu pareizi. Bet šī daļa, kā parādīt lietotājiem tas, kas tiek parādīts, tas ir jāraksta pašam. Un vienkāršākais veids to iztaisīt stulbi, nepareizi un ievainojami. Anyway, tā ir tā doma. Šajā gadījumā tā ir doma, lasot vienkārši standartu un spēlēties ar pašu programmu. Vēl nav neviena ievainojuma atrasta. Bet apstīsimies, kā tad varētu būt praksē. Atkal, nezinu, cik daudz jūs tur redzat. Bet doma ir tāda, es paņemu tekstu, šī teksta daļa, apakšējā teksta daļa, ir tas pats, ko es iepriekš rādīju. Tur ir rakstīts string test, un tur ir kaut kāds objekts, un tur ir kaut kāds sarežģīts objekts, un kaut kas varētu būt tā kā realitātē tiek izmantots. Bet pirms tam es iebāžu vairākus fake fieldus. Ja? Un šiem fieldiem, un tā apakšējā tā tipu schēma, principā, paliek tā pati. Ja? Es vienkārši šeit pievienoju vairākus fake fieldus, un vienam pēdējiem fieldam es vēl pievienoju ļoti daudz jaunas rindas. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tiek parādīts šis paziņojums lietotājiem, tiek renderēts viss. Tad tiek renderēta pirmā daļa, tālāk tiek renderēts, es nezinu, cik tā varētu būt kāds 30 jaunas rindas, bet tas fields, kas tiek parādīts lietotājiem, viņš ir ļoti maziņš. Tur tās rindas nevar redzēt. Tur ir parādīts šitais te read more, kas varētu tā kā padomāt, okay, kāpēc te kaut kas tiek renderēts. Bet faktiski tas, kas tur notiek, šitie pirmie fieldi ir tas, ko es pievienoju, tad ir daudz atstarpes, un tad pašā apakšā būs reālie dati. Un schēmā būs definēti tikai reālie dati, kas nozīmē, ka kad šis tiek parakstīts, kad es rakstu sign, nospiešu sign, sorry. Kad es nospiešu sign, saprotu, ka jūs nevarat redzēt, bet šeit ir divi pieprasījumi. Viens pieprasījums ir vienkārši bāzes pieprasījums, otrs ir bāzes pieprasījums ar visādiem fake fieldiem augšā. Renderēs tā, kā es parādīju, dažādi, pilnīgi dažādi meseži tiek rādīti, bet outputs ir vienāds. Jo paraksts ir viens tas pats, jo paraksts tiek taisīts pareizi, un viņš taisa visu validāciju, serializāciju un vispārēju. Ok, tas bija apraksts par pašu ievainojumu. Ir kaut kādi jautājumi? Vai ir aptuveni skaidrs? Ir. Okay. Es negribu pārāk daudz iedziļināt, es vienkārši gribu, lai jūs saprotat, kas tika noticis, bet tālāk, kā es to taisīju un kā es jums iesaku mēģināt kaut ko tādu pašu iztaisīt. Tad kāda vispār ir veidi, kā var taisīt CTF-us? Bug bounties, risināt bug bounties. Es viņus iedalītu tā. CTF stila, kur jūs paņemat vienu targetu, ja jūs izvēlaties kaut ko jūs vēlaties uzlauzt. Un tad jūs laužat to ar visādiem veidiem, kā jūs mākat. Un atkarībā no tā, cik daudz jūs, atkal, jo es vēlos to darīt struktūrāli, es saņemu naudu, es dzīvoju Nīderlandē, un man jau ir alga, un man ir diezgan augsts, tā kā, gan, nu jā, tas, ko es uzskatītu par veiksmes stāstu bug bounty, droši vien nav tas pats, ko jūs varētu būt uzskatīt. Bet tāpēc es vēlos to taisīt struktūrāli un mēģināt būt pārliecinātam, ka es dabūšu rezultātu. Un ja jūs taisat to tā, tad es ieteiktu izdalīt kaut kādu konkrētu laiku, cik jūs tērējat vienam targetam. Pat ja targets ir ļoti liels, skops ir ļoti liels un pilnīgi noteikti tur ir citi bugi. Bet, ja jūs vēlaties būt struktūrāli, izdalīt laiku, vai nu tur, teiksim, Pomodoro tehnika, 25 minūtes, vai nu tur vairākas dienas, bet, limitējam to. Ir arī pretēji doma, un tur ir, jūs paņemat vienu ievainojamību, varbūt kaut kas jauns, varbūt kaut kas, kur jūs specializēties, varbūt kaut kas, kur jūs zinat kaut ko citi varbūt nezina. Un tagad jūs ejat cauri visādiem targetiem un meklējat vienu to pašu ievainojumu visos tajos targetos. Doma. Un tad jums sanāk daudz mazāk laika, kas jātērē vienam targetam, bet tagad jūs neapskatāt visu skopu, jūs apskatāt tikai kaut kādu vienu ievainojumu. Ir visādas advancētas stratēģijas, es vēlos tā kā divas pieminēt, tas ir tas, ko dara cilvēki, kas profesionāli pelna ar bug bounty un nepelna ar ko citu. Un tur, es teiktu, divi lielie tādi veidi ir automatizācija un apsek. Automatizācija nozīmē, tagad jūs mēģināt uzrakstīt skriptus tā vietā, lai kaut ko darītu ar rokām. Un, teiksim, jūs varat, tā kā pieminēju video, teiksim, jūs varat, ir cilvēki, kas specializējas uz visādu resursu atpazīšanas, automātiskas targetu selekcēšanas un tā tālāk. Ir cilvēki, kas specializējas uz to, ka viņi raksta specifiskus labas kvalitātes detektorus. Ja, un ja jūs to saliekat kopā, vienkārši paņemat GitHubā un tur pilns ar kodu, tad tagad jūs varat iet cauri visādām mājaslapām, tīpaši, ja jūs to palaižat kaut kur cloudā, un paralēli dragāt ar visiem skriptiem, kas vispār ir pieejami. Vai ne?
Jā, jūs taisat daudz lietas nevajadzīgi un atkārtot un tā tālāk, bet principā jūs to varat darīt. Un tas, kas to spēj darīt labāk, ātrāk, un tā tālāk, viņš var dabūt kaut kāds labs rezultāts. Bieži vien, teiksim, lielas kompānijas tā kā Google un Apple un tā tālāk, viņiem skops ir ļoti plašs, kas iekļauj arī tad, ja tu vienkārši kāds no viņu izstrādātājiem palaiž kādu testa serveri uz pusstundu, uz stundu un tā tālāk. Bet, ja tajā laikā tu to pamanīsi un tu tur atradi kaut kādu ievainojumu un tā tālāk, un tas bija, teiksim, uz Facebook domēnu, vai ne? Tad tas būtu XSS, tas būtu reāls kaut kāds bugs, un viņi tev par to samaksās. Pat, ja viņi paši to atklāja vēlāk. Es atceros, daži rīkoni cilvēki pat 10 minūtes skenē, tā kā vienkārši no jauna visus tos assets, kas tika atrast, ir jaunas un tikai kodu raksta. Tieši tā, jā, tas ir viens no pieejiem. Mana pieeja, un es arī iesaku to principā visiem, tāpēc, ka man tā pieeja patīk, bet atkal tas nav vienīgais veids, kā to darīt. Ir vairāk apsek ziņā, kas nozīmē iedziļinies dziļāk nekā pārējie un mēģina atrast, tā kā atkal es vēlos to darīt profesionāli un es vēlos panākt rezultātu, nefokusējies uz kaut kādām komponentēm, kas būs pielietots tikai vienā resursā, jo ja tur tā ievainojuma, to es atklāju kaut ko interesantu, kas potenciāli varētu būt eksploatējams, bet viņš nav eksploatējams vienā vietā, nekur citur tas netiek izmantots. Tā vietā, ja tu atradīsi tādas komponentes, kas tiek izmantotas vairākos resursos, iedziļināsies un sapratīsi to threat modeli vispār, ļoti labs izredzes, ka vismaz vienā no tiem resursiem tas tiks tiešām atradīs to ievainojumību. Tad kā es ieteiktu domāt, vai kā es pats domāju par to strukturēšanu? Pirmkārt, jāzina, kas ir jūsu stiprā puse, vai ne? Kas ir kaut kas tāds, kas jums ir un kas citiem nav. Jo cilvēku, kas mēģina darīt bug bounty, profesionāli un tā tālāk, ir ļoti daudz no viņiem varbūt nāk no, nezinu, lētākām valstīm, vai viņiem ir mazāk pieredze, viņi varbūt ir gatavi tērēt vairāk laika resursu nekā jūs. Tā kā varbūt to, cik daudz laika vai resursu jūs varat ieguldīt, varbūt tā nav jūsu stiprā puse. Vai tieši otrādi, varbūt tieši tā ir jūsu stiprā puse, ja, ka jūs esat gatavi dragāt. Otrām kārtām, saproti, kas ir jūsu nīša. Ja, jo es ieteiktu fokusēties uz kaut ko un zināt, nevis uz visu ko. Tad jūs būsiet dziļāki, jums būs iespēja iedzināties vairāk nekā citiem. Tālāk, ja jūs esat sapratuši to savu nīšu, ja izvēlējušies vairāk, pat nevis sapratuši, bet izvēlējušies no tā, kas ir pieejams, tad saprotiet, kādas ir augsta līmeņa resursi tajā nīšā. Ja, teiksim, es taisīju vienkārši listu ar tiem pašiem kriptomaciņiem, un es skatījos, kuri kriptomaciņi vairāk maksā. Visās platformās. Vai ne? Un tad es fokusējos uz tām featurām un tām lietām, kas ir pieejams tajos maciņos, kas visvairāk izmaksā. Un, teiksim, pirmie uzreiz bija nostrādājuši arī tīri labi, jo tas, ka viņiem bija augstākas izmaksas, parādīja arī to, ka viņi bija ieinteresētāki, viņiem bija labākas drošības grupas un tā tālāk, viņi vienkārši ātrāk reaģēja uz manu tekstu. Tie, kas bija mazāk, teiksim, pirmie, kas man bija izmaksājuši, ir MetaMask, tas, kas bija screenshotā, un tur izmaksas bija 15,000. Forši. Nākamā bija 5,000, un visi pārējie bija no 1 līdz 3,000 par vienu ievainojumību. Tie ir labas izmaksas, bet tā kā atkal sāku no tiem, kas bija visiespaidīgākie, tad man tagad ir palikuši vairāk, kuriem ir 1 vai 2 tūkstošiem, kas varētu būt potenciāli izmaksāts vai nav izmaksāts, tāpēc, ka viņi nav pārliecināti vai es neesmu viņiem pierādījis vai kaut kas tāds. Tā kā man vēl tur jāieguldās. Bet jā, un saprotu, kādas ir tās komponentes, kas ir kopīgas šiem high value targets. Ja, tas ir tas, kur ir visizdevīgāk fokusēties, ieguldīt laiku un saprast, kas tur ir. Un tā kā es parādīju, mēģinu sataisīt konkrētus kaut kādus uzbrukuma vektorus, pirms tu iedziļinies. Šajā gadījumā mēs nerunājam par uzbrukuma vektoriem kā XSS vai IDOR. Tas ir vienkārši veids, kā panākt kaut ko. Bet jautājums, ko tu vēlies panākt? Tā kā tu minēji, teiksim, par Open Redirect. Open Redirect man arī ļoti patīk. Server-side request forgery ir vēl foršāk. But jautājums ir, ja šajā komponentē būs server-side request forgery, ko tu vispār potenciāli varēsi dabūt? Dažās arhitektūrās neko. Dažās arhitektūrās, teiksim, viss cloud environments var tik palaist katram lietotājam individuāli. Ja paveic vienkārši metadatus no AWS vai Kubernetes, bet... Visiem ir atslēgts. Visiem ir atslēgts. Jā, tu to redzēsi dokumentācijā un tā tālāk, bet faktiski visiem ir atslēgts. Un ja nav atslēgts, kā es teicu, daudzi servisi, daudz lielākie servisi, viņi vienkārši spauno jaunu cloud environmentu katram lietotājiem. Tu kļūst par viņu lietotāju, teiksim, tu varētu uzbrukt citiem lietotājiem, ja? Tad tas būtu interesants modelis. Bet ja tu sāc ar to, ka tu meklēsi SRF, tu atrodies SRF un tu tikai vēlāk tu saproti, bet viņiem ir nodalīts un tur nav nekas interesants. Ja tu sāc ar to, ka ar threat modeli, ka es gribētu no viena environmenta pārliekt uz cita lietotāja environmentu,
Tas ir ļoti labs modelis. Tev par to samaksās ļoti labu naudu. Un nav svarīgi, kādā veidā tu to panāksi. Un tagad tu vari iet no tās domas, no tā mērķa. Un domāt, kādas konkrētas ievainojumības, tehniskās ievainojumības es izmantošu, lai to panāktu. Teiksim, manā gadījumā, manas stiprās puses. Man ir pieredze whitebox pentestingā. Diezgan unikāla. Liela daļa cilvēku liela daļa bug bounty hunteriem, tas vienkārši nav. Esmu rakstījis tūļus, rakstu joprojām tūļus. Es varu uzrakstīt jaunu tūli konkrētam engagementam. Mana nīša. Šajā gadījumā es izvēlējos fokusēties uz kripto un Web2 un tieši uz to vietu, kur viņi tā kā collision notiek. Tāpēc, ka kripto maksā daudz vairāk nekā vispārēji. Bet kripto cilvēki, kas profesionāli nodarbojas ar kripto analīzi, pārsvarā nodarbojas ar smart kontraktu analīzi. Un jūs apstīsieties kaut kāds how-to gaidus un vispārējo tur kripto drošība. Principā viss ir fokusēts uz smart kontraktu analīzi. Kas ir forši, ja tu atrodi bugu smart kontraktos, tur nebūs 15,000, tur būs kaut kur 100,000 vai miljonos dažreiz. Bet tas ir tas, ko visi dara. Tur man nebūs edge, jo es ar to tikai sākšu, un viņi jau to visu darīs jau vairākus gadus, vai ne? Savukārt, man ir edge, es saprotu, kā darbojas Web2 sistēmas, saprotu, kā darbojas vienkārši parastas sistēmas, un ja es tagad atrodu, kur viņas divas apvienojas, man ir kaut kas tāds, kur man tikai jāsaprot, kā strādā kripto protokolu, un tikai tās daļas, kas tieši tiek izmantotas, vai ne? Savukārt daudziem citiem cilvēkiem būtu jāmācās daudz vairāk, lai spētu kaut ko analizēt šajā vidē. Tāpēc es izvēlos šo daļu, jo kripto maksā daudz, bet savukārt bugi ir vienkārši parasti Web2 bugi. Bet nav gluži vienkārši, nav gatavi tūļi, ko varētu palaist no GitHub un redzēt rezultātu. Jā, šā nīša ir ļoti labi, tāpēc es redzēju ieteikumiem, kad tīpaši tā Web2 un kripto daļa, jo citi iesaka, kad meklēt features, legacy features, kas kaut kādā veidā savienojas ar jaunajām featurām, un tur var atrast kaut kāds... Tā man nedaudz jāpasteidz, bet es neiesaku visiem darīt to pašu, ko es daru, bet tā vietā es iesaku padomāt, kas ir jūsu nīša. Jo, teiksim, mums ir cilvēki, kuriem ir pieredze no kaut kādiem embedded sistēmām, no IoT sistēmām un tā tālāk. Man pašam, piemēram, agrāk, kas biju AppStay administrators, man ir tā pieredze. Lielākā daļā jaunu cilvēku, kas tagad sāk, nav, un lielākā daļa arī enterprise sistēmas neizmanto savus Apple serverus vairāk. Viņi tagad izmanto cloud serverus, bet ievainojums paliek. Un lielākā daļa cilvēku nemaz nezin, kāds tāds ievainojums ir. Tā kā tā būtu nākamā, ja par to kāds maksātu vairāk nekā par kripto. Kripto labi maksā. Okay? Bet, un atkal, es strādāju ar kripto, es zinu, kas tas ir. Bet jā, es ieteiktu katram padomāt, kas ir tas, kas ir jūsu stiprās puses, un izējot no tā, kas ir jūsu stiprās puses, padomāt, kura būtu tā nīša, kur jūs vai nu jau tagad varat fokusēties, kur citi nevar fokusēties, vai arī tas, kur jums nedaudz jāparok dziļāk, bet jums tas ir vienkāršāk nekā citiem cilvēkiem. Tālāk, tāda kopīgā tehnoloģija šajā gadījumā vienkārši šie DApp, tas, ko es rādīju. Jo tas ir tas, ko atbalsta visi jaunie kriptovalūti. Un attack vektors šajā gadījumā ir confirmation spoofing. Un šis ir svarīgi, jo tagad pārējām pie reporting pēdējās daļas, vissvarīgākās daļas, kurai ir vismazāk laika. Ar ko es saskāros, kad es sāku rakstīt reportus? Es labi rakstu reportus. Es profesionāli nodarbojos ar consulting, protu runāt ar klientiem, saprotu, ko viņi tur dara. Bet šajā gadījumā man nācās, tas, ko es sūtīju rezultātā, bija 4 faili plus atskaiti, ne tikai atskaiti. Un faili bija tātad 2 mājaslapas, ko es izstrādāju, kas ir demo mājaslapas. Viena mājaslapa parāda maksimālo impaktu. Šajā gadījumā viņi parāda un video, kas ieraksta visu to, ko var izdarīt ar to mājaslapu. Un doma ir tāda, nerādīšu visu video, bet basically doma ir tāda, ka sasaisti maciņu ar kripto šo DApp servisu. Servis tev palūdz kaut ko, tā kā es rādīju, palūdz kaut ko parakstīt. Teiksim, kripto kontekstā ir tāda lieta airdrops, kad tiek iztaisīta jauna valūta, jauni tokeni, tad viņus tā kā izdala bez maksas kaut kādiem tur influenceriem un visiem pārējiem. Un daudz influenceri reālajā dzīvē ir pazaudējuši visu savu naudu ar šitiem airdrop. Tas saucas, kāds saucas? Wallet? Sorry? Nē, Rakpools cits. Nē, šajā gadījumā šis ir Wallet Drainer. Ok, varbūt tāds ir dzirdēts. Un viņi strādā dažādos veidos, bet doma ir tāda. Šajā gadījumā doma tam, ko es rādu, ir tāda, ka tev tiek nosūtīts pieprasījums. Pieprasījumā ir raksta, hei, gribi saņemt 100 kaut kādus jaunus super tokenus bez maksas. Ja? Un tu vienkārši saki, jā, gribu. Vai ne? Un tas ir tas, kas tev parādās. Un, teiksim, MetaMask un visi citi, kas ir vēl cita lieta, viņiem ir citas iebūvētas drošības sistēmas,
kuras parāda, ja tu mēģini nosūtīt naudu no maciņa, viņi tev parāda lielu brīdinājumu. Hei, no tava maciņa kāds vēlas nosūtīt naudu. Bet šajā gadījumā, dēļ visu tā spoofinga un tā tālāk, tas viss tiek apiets. Un tev reāli tiek parādīts tas, ko uzbrucējs vēlas, nevis tas, kas realitātē notiek. Tu nospied to podziņu, tu vairs neko nedari, visu pārējo dara mājaslapa, tas, ko es tur nodemonstrēju video un tajā mājaslapā, un reāli tev vienkārši tiek nozagt visu naudu. Tā kā. Jep, viens, tu konfirmo vienu, un pēc tam tu nenosūti nevienam naudu, un arī visas tās sistēmas, kas ir iebūvēts, jo tur ir visāds machine learning vai whatever, kas mēģina saprast, kad kaut kas notiek malicious, un neviens to nesaprot, ka tas ir malicious. Jo šajā gadījumā, jā, vienkārši tā specifika ir tāda. Un tad vēl nosūtīt citu mājaslapu un citu video, jo es parādu maksimum impact, tas ir viens. Bet kā tagad izstrādātāji, kā tagad triāžeri vispār sapratīs, ka jā, tas tiešām, kur ir problēma? Ja, jo savādāk var domāt, ka ok, te kaut kas notiek, bet varbūt problēma ir blockchainā un tā tālāk. Visi jau grib saprast, ka problēma kaut kur citur ne viņiem. Līdz ar to nākamā mājaslapa, nākamais PLC un nākamais video, kur es parādīju pat solīšiem to, ko es parādīju iepriekš. Ka reku tu vari parakstīt vienu, reku tu vari parakstīt otru, viņi atšķiras, video redzams, ka viņi atšķiras, bet signature tas pats. Kādā veidā tas tiek izmantots tā tālāk. Un šis ir ļoti daudz effortu. Kad es taisu normāli consulting, es to nedaru. Es uztaisu labākajā gadījumā vienu kaut kādu video vai vienu kaut kādu mājaslapu. Bet tās mājaslapas pārsvarā ir vajadzīgs man pašam. Vienkārši, lai sākumā izpētītu problēmu, un tad mēģinātu viņu atrast, kur viņi ir ievainojumi. Ja? Šajā gadījumā, tā kā tas ir bug bounty, ja, tad viņi, protams, domā, cik daudz man maksāt, nemaksāt, kā to rakstīt, nerakstīt un tā tālāk. Līdz ar to šeit man vairāk jāpārliecina otrā puse. Un, šeit ir video, šis nav video, šis ir screenshots. Okay, šis ir screenshots konkrētam, kā tas reāli izskatās. Un šis ir daudz efforta, šis viss ir jāraksta, es to visu rakstīju, programmēju. Un nav jau tā, ka es iepriekš zināju, kāds izstīties, tā kā daudz efforta, kopā man sanāca varbūt 3 vai 4 dienas, es teiktu, visam projektam. Tad šis ir kripto maciņš, tur ir kaut kāda nauda. Šīs ir mājaslapas, un tur pa solīšiem var noklikšķināt, un video, kas to visu demonstrē, kur sākumā ieskaiti naudu, jo, teiksim, triāžeri sāk ar tukšu maciņu, viņam nav, protams, nekāda tokena, nekas pārējais. Un tad tu izēj cauri, un šajā gadījumā tas viss ir sagatavošanās. Šeit ir uzbrukums, tikai viens klikšķis. Vienu klikšķi, šeit parādās tas pop-ups, noklikšķini klikšķi. Pārējais viss jādara attacker pusē. Viktim vairs netiek, nekas viktim nav jādara, bet viņi pazaudē naudu. Okay. Un cita mājaslapa. Kā es minēju, 2 mājaslapas, dažās mājaslapas, viss rakstīts Reactā, tāpēc, ka es zinu Reactu, daudz efektu. Okay. Pāris lietas par to, ko darīt, ko nedarīt. Ja es jautātu, atkal nav laika jautāt publikai, bet es jautātu jums, kādu nosaukt to ievainojamību. Teiksim, kādu iedot viņu titlu? Kādas domas ir? What? Well? Sorry? Wallet drainer. Ļoti labi. Vēl? Okay, bet tu jau esi bug bounters. Tu jau, vispārēji. Ne? Nav domas? Jā. Tas, kas man, tā kā es to rakstītu, ja tas būtu parasts reports priekš parasta klienta, kas jau man ir, ar kuram man jau ir laba saikne, kurš man nav jāpārliec un vispārējais. Es rakstītu, kas ir content spoofing. Tas ir content spoofing. Tas nav XSS, nekas pārējais, es vienkārši teksta vietā ielieku citu tekstu. Vai ne? Content spoofing, tīrais. Content injection var izmantot, manuprāt, tas pats. Social engineering, pilnīgi noteikti. Phishing, tā kā tu šeit teici. Phishing, es izmantotu phishing vai social engineering, kaut ko tādu. Vai ne? Bet pareizais veids ir tas, ko saka Gvido, tāpēc, ka viņš mums ir... Galvenais ir impacts, jo vienkārši, viņas ir pats account takeover, bet tur apakšā ir redirects. Yep. Ja tu rakstīsi open redirect, to ignorēs vienkārši mazāk. Es uzrakstīju pirmo to, ko es sūtīju MetaMaskam. Bet tas bija ļoti labi, ka es biju viņus renkojis, un tas bija tas, kas arī izmaksāja visvairāk. Un tas nozīmē ne tikai izmaksāja visvairāk, bet viņi arī bija security conscious no visiem pārējiem. Un tas bija ar HackerOne, un tur bija triāžeri sākotnēji, kas bija jāpārliecina. Un es uzrakstīju kaut ko, kas content spoofing vai kaut kas tāds. Un triāžeri uzreiz mēģināja to vienkārši atslēgt. Tāpēc, ka program rules, tur pat nav rakstīts, ka content spoofing kaut kas tāds ir ārpus, bet ļoti daudzām citām platformām programmām apstīsties, content spoofing vai social engineering ir rakstīts, ka vienkārši tas ir autoskop, to nemaz nemēģiniet no tā. Un jūs vienkārši ierakstat to vārdu. Es jau domāju, ka netaisa social engineering pret, nezinu,
izstrādātājiem vai kaut ko tādu. Bet vienkārši tie paši keywordi, viņi jau var būt par pamatu, kāpēc vispār jūsu reportu nemaz neskatās. Un rezultātā tas bija high, bet tas samaksāja kā critical. Tāpēc, ka critical, kam es piekrītu, jo, teiksim, es teiktu crypto wallet kontekstā, critical būtu, ja tu varētu attālināti bez lietotāja iesaistas kaut ko izdarīt. Tas būtu critical. Es piekrītu, ka šis ir high, manuprāt, bet triāžeri mēģināja to sākumā vienkārši atmest, tad ielikt viņam low, un tad viņi beidzot ielika low, tāpēc, ka es nevarēju viņus pārliecināt. Un tad nāca cilvēki no MetaMask šajā gadījumā, kas pateica, nē, tas nav low, šis ir high. Un izmaksājumi kā critical, un jā, man ir critical. Un šis ir, šis ir actually piemērs. Es viņam iedevu sākotnēji nosaukumu Content Spoofing Vulnerability in ETH whatever request. Un nākamajiem es rakstīju unsanitized kaut kas tur līdz to unauthorized transactions. Wallet drainer varbūt būtu vēl labāk. Bet katrā gadījumā, tur, kur es rakstīju tajās aprakstā, es sāku tieši tā, kā tu teici, es sāku ar maksimālu impaktu, un uzreiz screenshot, un uzreiz video, lai tas būtu skaidri. Ko var panākt ar šo ievainojumu? Kas? Pēc iespējas atlikt tos keywords, kas jau uz kaut. Vienkārši neizmantot. Nē, es vienkārši viņus neizmantotu. Visu var kreatīvi pastāstīt. Bet šajā gadījumā vienkārši runa jau nav par to. Jā. Runa ir par to, ka sākumā parādīja, ko var panākt ar šo ievainojumību. Tā var būt ievainojumība vienkārši, tas var būt kaut kāds chains, jā, šajā gadījumā kaut kas netriviāls. Un tad jau stāsti, kādā veidā tas tieši ir panākams un tā tālāk. Un pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt. Ar triāžeriem ir ļoti sarežģīti. Atkal nevar redzēt, kas tur rakstīs, nav svarīgi, bet viņi izmantoja visādus interesantus argumentus, kāpēc vispār šis nav svarīgi un nav interesanti, un kāpēc viņi nevar to noreplicēt. Un tas viss bija ļoti triviāli, bet viņiem nemaksā par to, ka, es saprotu cilvēkus. Un tad šie bija triāžeri no HackerOne. Tā kā viņam nebija specifiskas zināšanas, teiksim, par konkrētu aplikāciju. Un šajā gadījumā šis nebija kaut kas vienkārši XSS vai AdWords, ko var vienkārši noreplicēt un vienkārši saprast, vai ne, jāiedziļinās. Ko es ieteiktu visiem uzskatīt, jo daži bug bounty aiziet, ballistika. Bet es ieteiktu to uzskatīt par labu signālu, kas norāda par to, ka jūs esat pareizi izvēlējušies nišu. Jo, ja jums tā reaģē, ka jums cilvēki, par kuriem maksā par to, lai saprastu un iedziļinātos, un viņi tur pavada kādu laiku un mēģina noreplicēt. Un nevis tas, ka viņi nevar noreplicēt, bet tas, ka viņi nevar saprast kaut kādas, jūsuprāt, triviālas lietas, tas nozīmē, ka jūsu niša tiešām ir niša. Jums ir kaut kas tāds, ko citi nevar izdarīt. Un šajā gadījumā, teiksim, pēc kāda laika man sazinājās LinkedIn izstrādātāji no tās pašas kompānijas. Un izstrādātāji saka, hei, nāc darbā. Jei. Un es neaizēju pie viņiem darbā, bet viņi piedāvāja ļoti labu atalgojumu. Tā kā iesaku visiem šo veidu dabūt darbu. Tas viss. Ok, tātad lessons learned. Pirmām kārtām, tā kā es teicu, es ieteiktu visiem tev arī saprast, kas ir tavas stiprās puses, kas tevi padara unikālu salīdzinājumā ar pārējiem bughanteriem. Otrām kārtām, saproti, vai pat nesaproti, bet izvēlies, izejot no tā, kas ir tavas stiprās puses nišu. Ieteiktu vienu nišu vienā reizē. Tas nav visai dzīvē, protams. Un niša ir vai nu kaut kas tāds, kur tu jau zini 90% no tā, kas tev jāzina, lai tur veiksmīgi kaut ko hakotu. Vai arī kaut kas tāds, kur tu gribi tiešām iedziļināties. Ļoti labi. Un nebaidieties iedziļināties tik tālu, ka tev vienkārši uzbūvē savus skriptus un savus tūļus. Tam vajadzīgs kaut kāds laiks, man tam vajadzīgs pāris dienas, varbūt kādam citam vajadzīgs nedēļas vai mēneši. Šajā gadījumā nav runa par automatizāciju. Nebija tā, ka man bija kaut kāds skripts, ko es vienkārši varēju palaist visiem pārējiem. Šeit ir vajadzīga manuāls darbības, vai ne? Bet šajā gadījumā nianse bija par to, ka, ja tu izmanto normālas bibliotēkas, tad tā validācija, ko es rādīju, viņi notiek abos galos. Tas nozīmē, ka ja tu mēģini nosūtīt nepareizu JSON objektu, viņš vai nu tiek izlabots tavā galā un līdz serveram nemaz nenonāk. Vai arī viņš vienkārši netiek nosūtīts. Kas nozīmē, ja tu netaisīsi, neiedziļināsies pietiekami dziļi un neuzrakstīsi savus rīkus, tu vienkārši nepamanīsi problēmu. Tev šķitīs, ka problēmas nav. Bet ja tu iedziļinies pietiekami tālu un atmet ārā tos rīkus, tos abstrakcijas līmeņus, kas nav aktuāli, vai tā kā tu teici, vai ne, neusticies dokumentācijai. Es teiktu, varbūt šis ir līdzīgs tam, vai ne? Un ja tu tiešām iedziļinies pietiekami tālu un saproti, kas actually tiek nosūtīts, kurā vietā un ko tu kontrolē kā uzbrucējs, tad jā, tev vajadzīgs uzrakstīt kaut kādus speciālus rīkus. Tu netaisīs ar rokām katru reizi, vai ne? Daudz bibliotēkas dara savu maģiju iekšā, bet nav dokumentēts un to daudz skaidrs arī. Ok, un principā tas ir viss. Paldies par uzmanību. Un,
Nav laika jautājumiem, diemžēl. Mums vēl viens speakers, 10 minūšu pauzīte un nākamā prezentācija.